Šī ir viskaistākā zobirsta no Philips Sonicare. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Šoreiz mēs aplūkosim Diamond Clean 9000 sērijas zobirstas. Tām pieejams divas komplektāciju variācijas – lētākā un dārgākā. Lētākajā variācijā zobirsta lādējas uz plasmasas palikņa, un tai ir iekļauts parasts plasmasas ceļojuma futlārs un viena maigas galviņa. Bet dārgākajā komplektācijas variantā tā uzlādējas caur elegantu stikla glāzi, un ceļojuma futlārs ir pārvilkts ar materiālu, kas pēc sajūtām atgādina mākslīgo ādu, un futlārī ir iestrādāts USB uzlādes kabelis un arī iekļauta viena maiņas galviņa. Lētākās komplektācijas varianti iespējams iegādāties tumši violetā vai rozā krāsā, kamēr dārgāko variāciju iespējams iegādāties baltā, rozā vai melnā krāsā. Zobirstēm ir 4 tīrīšanas režīmi – standarta, baltināšanas, masāžas un dziļās tīrīšanas. Tātad katrai programmai var manuāli regulēt intensitāti 3 dažādos līmeņos. Tās maksimālā jauda 62 000 sariņkustību minūtē. Tāpat kā citām Philips Sonicare zobirstēm, arī šai ir gudrais 2 minūšu timers. Ik pēc 30 sekundēm zobirsta nedaudz savādāk novibrē, tādēļ paziņot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsaliek 4 zonās, katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Timers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Oficiāli aprakstā ir norādīts, ka zobirsts spēj darboties līdz 14 dienām ar vienu uzlādi, bet no klienta atsauksmēm esam bieži dzirdējuši, ka tā spēj izturēt pat ilgāk. Šādi šī zobirsta izklausās uz maksimālo jaudas līmeni. Atšķirībā no visām pārējām Philips Sonicare zobirstēm, šīm korpusi veidots no materiāla, kas man pēc sajūtām vairāk atgādina keramiku, bet neuztraucieties, tā aizvien ir tikpat izturīga kā visas pārējās, par ko liecina mūsu veiktie izturības testi. Testa laikā zobirstu metām pret grīdu no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās – ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādēļ simulējot iespējamos zobirstu izkrišanu no rokām vai izlietnes. Zobirstei netika novērot nekādi bojājumi. Ūdens drošības testā zobirsts bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdēt un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikumu noņemšanas spējas, pirms zobu tīrīšanas izmantoja aplikumu detektoru tablets, kas iekrāso aplikumu spilgti violetā krāsā. Zobs tīrīja uz jaudīgāko režīmu un tā noņēma visu aplikumu. Liels plus ir, ka šī zobu birsta ir pieejama vairākās krāsās, un tās dārgākajā versijā komplektā ir ceļojuma futlārs ar jau iebūvētu USB uzlādes kabeli. Tāpat šai zobirstai pieejama sava aplikācija telefonā, kas savienojas ar Bluetooth. Aplikācijā var detalizēti sekot līdzi saviem zobu tīrīšanas paradumiem, bet no pieredzes un klienta atsauksmēm var teikt, ka visticamāk šo opciju pārāk bieži neizmantosiet. Katrā ziņā zobirsta pilnībā darbosies arī, ja nereizi neielādēsiet šo aplikāciju savā telefonā. Tās nosacītais mīnus varētu būt uzglabāšanas metode, kamēr zobirsta netiek izmantot. Lai gan izskatās eleganti, ka zobirsts stāv stikla glāzē, jāatcerās, ka zobirsti nav vēlams visu laiku turēt pie ieslēgta lādētāja, kas nozīmē, ka lielā uzlādes bāze jums tāpat kaut kur būs jāglabā. Stikla glāze aizņem diezgan daudz vietas uz izlietnes, un, protams, to nedrīkst nomest zemē, jo, ja tā saplīst, to nav iespējams iegādāties atsevišķi. Kā arī, ja jūs kārtīgi nenoslausīsiet pilnībā sausu zobirstu pirms to ievietosiet stikla glāzē, tajā sakrāsies ūdens, kas, protams, nav labi. Bet, ja jūs esat ļoti kārtīgs un jums ir daudz vietas uz izlietnes, tad tā visticamāk nebūs problēma. Ja tev liekas, ka šī zobirsta ir piemērota tev vai kādam citam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saitu, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājās.